svētki, īpašā diena, jo šodien mēs prezentējam projektu Paudzes, un projekts, manuprāt, ir unikāls. Unikāls pirmām kārtām ar to, ka šeit mēs redzam cilvēkus, kurus mēs diezgan daudz pazīstam, par kuriem mēs diezgan daudz dzirdam, bet šoreiz mēs viņus redzam pavisam jaunā, citā amplitūdā. Šoreiz viņi nav šefpavāri vai kulinārijas speciālisti vai kaut kādi profesori vai pasniedzēji, mākslinieki, aktieri vai uzņēmēji. Šeit viņi ir mammas, tēti, daži pat vecmammas un vectēti. Un tas, man liekas, jau ir ļoti tāds zīmīgs moments. Šeit mēs redzam cilvēkus, kuri ir gatavi runāt par tām lietām, par to, kāda ir tā jaunā paudze un ko viņi gribētu nodot tā jaunai paudzei. Un trešām kārtām, man liekas, ir vēl arī trešais aspekts, kāpēc šis projekts ir unikāls. Tāpēc, ka katrs, kurš apskatīsies šo izstādi un izlasīs arī citātus klāt pie katras fotogrāfijas, manuprāt, viņš redzēs to izstādi kaut kā savādāk. Viņš atklās sev kaut ko jaunu. Projekta autors un realizētājs fotogrāfs Māris Kisiļovs. Gribu pateikt paldies visam paudzēm, kuri piedalījušies mūsu projektā. Un, protams, gribu pateikt liels paldies manai komandai, Olgai, Alisei. Vēl man bija viena asistente Anna, varbūt viņa ir šodien. Un Irina, kur šodien arī strādā. Paldies jums visiem. Un vēlreiz paldies visam paudzēm. Tas ir mūsu kopīgais projekts un darbs. Paldies! Liels paldies visiem jums, ka piedalāties šajā fantastiskajā projektā. Neskatoties uz to, ka ārā ir sauss un austums, barga ziema, šodien jūs ienesāt galerijā Centrs pavasari. Mīlestība, sirsnība, skaistums un gudrība. Paldies jums visiem par to, un lai visus galerijas centrus apmeklētājus šī sajūta pārņem, skatoties šos fantastiskos, es gribētu teikt, mākslas darbus. Jā, laikam šis gads ir sācies ļoti īpaši, noteikti manai ģimenei, un es skatos šīs smaidīgās un saprotošās sejas arī visiem pāriem projektu dalībniekiem. Jā, Olga un jā, Māri, es tiešām piekrītot šām projektam, pat varbūt nebija sapratis, cik viņš ir īpašs. Es noteikti jūtos ļoti pagodināta, ka es esmu šajā projektā, jo ar šo mesidžu, ar šo informāciju, ar šo sirds siltumu, ko jūs devāt mums, un ka jūs, es arī palasīju pārējo projektu dalībnieku vārdus, to nemaz tik viegli nav pateikt, kas ir šobrīd pateikts, un ja šie vārdi aizies līdz kāda cilvēka sirdī, ka šie vārdi Latvijā kādu uzrunās, es domāju, ka ir izdarīts ļoti liels darbs. Un es ilgi domāju, ko mēs varētu Mārim pateikt, jo viņš ir kautrīgs, un es palūkšu tad Guntim no mums pateikt paldies, Māri, tad, kad tev būs bēdīgi, mēs esam kopā ar tevi. Paldies!